Neviens man netic, kad saku, ka vairāk nekā 100 rēķinus var izrakstīt mazāk nekā 20 sekundžu laikā. Tādēļ šajā video es parādīšu, kā to var izdarīt ar Classero. Ja arī tu organizē dažādu veidu nodarbības, tad noteikti šeit atradīsi daudz noderīgu. Sveiki, mani sauc Edvīns, un Classero es atbildīgs par produktu izstrādi. Pats galvenais man pašam ir deju studija ar vairāk nekā 150 klientiem. Tādēļ es ļoti labi saprotu visus izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, sākot no rēķinu un maksājuma administrēšanas, beidzot ar komunikāciju ar klientiem. Šajā video pāris minūtēs es parādīšu jums, manuprāt, labākos Classero rīkus, kas man pašam ļāva ietaupīt laiku uz administratīviem darbiem no vairāk kā 10 stundām uz mazāk kā 20 minūtēm mēnesī. Šeit man ir atvērta vaļā viena nodarbību grupa. Mums ir daudz noderīgas lietas šeit, bet parādīšu tikai pamatfunkcijas. Skolotājs šo nodarbību var atvērt arī ātri savā telefonā un atzīmēt tos, kas ir ieradušies uz nodarbību. Skolotājiem tas ir viens ātrs ķeks, bet man kā uzņēmuma vadītājiem tas nozīmē, ka man šie dati vairāk mēnešu beigās manuāli nebūs jāapkopo. Sistēma tālāk šos datus izmanto daudzās noderīgās vietās, sākot ar apmeklējumu atskaitēm. Vecāki var redzēt arī savu bērnu apmeklējumus. Skolotāja alga var tikt automātiski aprēķināta no novadītajām nodarbībām, kā arī var tikt ņemts vērā apmeklējums konkrētajā nodarbībā aprēķinot šīs algas. Un arī sistēma izmanto šos datus, lai ģenerētu rēķinus. Tagad ātri par atskaišu sadaļu. Šeit esmu atvērs vaļā nodarbību apmeklējumu atskaiti. Jūs redzat visus savus klientus, kuros datumos ir apmeklētas nodarbības. Jūs varat aplūkot viņus arī pa nodarbību grupām. Naudas plūsmas atskaitē jūs redzat, cik daudz rēķinu jums konkrētajā mēnesī izrakstīts, cik liela ir ieņēmumi. Skolotāja atskaitēs jūs redzat, cik nodarbības ir novadītas. Ja jums ir uzstādīta kaut kāda konkrēta alga par šo nodarbību, tad sistēma aprēķina, cik viņam vajag izmaksāt. Tālāk mēs varam aplūkot arī konkrētu klientu. Atverot vaļā viņu, redzam viņu informāciju. Maksājuma centrā redzam, kāda rēķina viņam izrakstīta, pa kādām summām un vai ir apmaksāti. Kā arī kalendāra sadaļā varam atvērt vaļā visus apmeklējumus, kas ir šim klientam. Tagad parādīšu, cik ātri var izrakstīt rēķinus, kontrolēt to apmaksu un arī nosūtīt atgādinājumus. Par cik saviem klientiem piedāvāt divus apmaksas veidus, abonentu maksu un apmaksu par apmeklētajām reizēm, tad Classero rēķinu ģenerēšanu mēs veidojām tā, lai abos gadījumos rēķins var ātri uzģenerēt masveidā. Sāksim ar abonementu rēķiniem, kurus var izveidot mēneša sākumā. Vispirms izvēlamies filiāli, kurai vēlaties ģenerēt, redzam atkal visus savus klientus. Es atzīmēšu, lai ģenerē pilnīgi visiem, ieliekam sākuma datumu un sistēma izveido rēķins par tādu summu, kāda ir norādīta uzstādījumos. Otrs varam ģenerēt par reizēm apmeklējumam. Šeit jūs redzat, uzreiz automātiski sistēma rāda, ka man 48 apmeklējumi, par kuriem var izrakstīt rēķinu. To mēs parasti darām mēnešu beigās, kad nodarbības ir noslēgušās. Uzspiežam izveidot. Un tālāk sistēma ir izveidojusi nākošos rēķinus par tādām summām, cik katrs klients ir apmeklējis nodarbību. Tālāk jūs varat šos rēķinus arī labot, ja ir nepieciešams. Bet, kad esat pārbaudījuši un viss kārtībā, mēs uzspiežam, ka sagatavošana ir pabeigta un sākam izsūtīt rēķinus. Un sistēma pakāpeniski izsūtīs rēķinus uz klientu norādīto e-pastu. Maksājums jūs varat reģistrēt divos veidos. Manuāli, šeit vienkārši ierakstot iekšā summu, vai arī masveidā. Lejupielādējot savu bankas kontu izrakstu, augšuplādējot šeit sistēmā. Sistēma tad automātiski centīsies savienot izrakstītos rēķinus ar maksājumiem. Ja maksājuma uzdevumā ir norādīts korekts rēķina numurs, tad tur problēmas nav. Protams, ir vecāki, kas norāda nezinu ko maksājuma uzdevumos, tad tajā gadījumā sistēma parādīs, ka šo maksājumu neizdevās atpazīt. Tad sistēma parādīs to, ka šo maksājumu neizdevās atpazīt, un tad jūs varēsiet diezgan ātri un ērti savienot šo maksājumu manuāli. Ja ir iestājis rēķina samaksas termiņš, bet klients viņu nav atmaksājis, tad viņš šeit pašā sākumā parādās automātiski tabulā parādnieki, un jūs redzat visus savus parādniekus. Lai aizsūtītu viņiem maksājuma atgādinājumus, vienkārši nospiediet šādi, un tad sistēma automātiski visiem parādniekiem aizsūtīs maksājuma atgādinājumus. Vēl es gribu parādīt, kā var ātri ģenerēt līgumus ar Classero. Ja ir jāuztais tikai pāris līgumi, tad, protams, nav nekāda problēma to izdarīt manuāli. Bet, ja ir vajadzīgi vairāk 10 līgumi, tad mums Classero šāds risinājums. Šeit man ir atvērta vaļā līguma sagatava. Jums viņas var būt vairākas.
Esmu šeit iekopējis iekšā savu līgumu, un te pats galvenais ir šie datu sapludināšanas lauki. Un jums ir jāieliek līgumā pareizajās vietās attiecīgā informācija. Un tad sistēma ņems informāciju no jūsu klienta datiem un saliks iekšā pareizās vietās maksātāja vārds, bērnu vārds un tā tālāk. Tālāk dodamies ģenerēt līgumus, izvēlamies atkal filiāli, redzam atkal visus klientus, izvēlamies vienu vai vairākus, spiežam ģenerēt un sistēma izveido līgumus. Tālāk varat izvēlēties vienu vai atkal visus, lejupielādēt PDF, izprintēt ārā un visus parakstīt, vai arī zip failā lejupielādēt un tad parakstīt viņus ar e-parakstu. Šie bija tikai daži piemēri no tā, ko var izdarīt ar Classero. Mums ir arī daudz citu noderīgi rīki, kas var palīdzēt atvieglot jums ikdienas darbu. Tādēļ, ja jums ir darbi, kurus gribat automatizēt, dodiet man ziņu e-pastā. Mēs varam vienoties par īsu zvanu, kuru laikā varam iziet cauri jūsu konkrētajai situācijai un saprast, kādas vēl procesus Classero sistēma var palīdzēt jums atvieglot. Paldies!